Rīga 4. maijā norisinās viens no gaidītākajiem popkultūras pasākumiem – Azufest. Tas pulcē kopā anime, K-pop, videospēles, cosplay un Āzijas kultūras fanus no visas Latvijas. Festivāla apmeklētāji varēja baudīt krāšņus cosplay tēlus un aizraujošus K-pop divu priekšnesumus, kā arī apmeklēt artistu aleju, zonu, kur vietējie mākslinieki un radošie dalībnieki piedāvāja savus darbus. No ilustrācijām līdz ar rokām taisītiem rotaļlietām, aksesuāriem un citiem unikāliem darinājumiem. Par pasākuma tapšanu, mērķi, apmeklētājiem pieejamām aktivitātēm un nākotnes plāniem vairāk pastāstīja viena no organizatoru komandas pārstāvēm, kura šogad uzņemas galveno lomu tā планошину. Наша цель – это подарить бурю эмоций для наших посетителей, участников и всех остальных. Просто увидеть их искренние эмоции насчет выступления, награждения и всего остального, читать приятные отзывы от людей. Это просто иногда проводящиеся мастер-классы, так выступления, специальные всякие мероприятия по типу маскарада для обычных посетителей. Также на фестивале можно увидеть кучу магазинчиков и артист-аллею, где люди могут буквально найти, что им понравится, и накупить миленьких штучек. Viens no spilgtākajiem festivāla punktiem ir cosplay konkurss, bet festivāla ietvaros norisinās arī cosplay maskarādi, īpaši iespēja ikvienam cosplayeram uzkāpt uz skatuves un parādīt savu terpu, arī ja viņi nepiedalās konkursā. Mēs satikam arī vienu no dalībniekiem, kurš dalījās savu pieredzi un parādīja, cik daudz darba tiek ieguldīts viņai vienā tēlā izveide. Первое, что я бы сказала, что точно надо иметь заранее, это парик. К сожалению, в Латвии пока сфера того, что в целом вот париков не так сильно развита, либо это будет намного дороже, чем если заказывать откуда-то из Китая или что-нибудь такое. Поэтому это именно в плане времени будет самое затратное. Остальное я спокойно покупала, то есть одежду у меня в основном я просто взяла из секонд-хендов, цепи строительных магазинов. Вот, перья у меня еще с рождественского рынка какого-то, я просто увидела, и они мне просто понравились. Вот, ну и это просто из Евы. Сегодня я просто как зритель, опять же, я не планировала ни визит, ничего, ни выступления, очевидно, тоже. Просто пришла поддержать друзей, которые выступают, вот, и да. Uzstāties festivālā varēja gan solo mākslinieki, gan grupas. Viņi bija iespēja sacensties par godalgotām vietām dažādas kategorijas, kuras vērtēja profesionālā žūrija. K-pop kaverdēju konkursu pulcē gan iesaucējus, gan pieredzējušus dejotājus. Mēs saprunāmies ar vienu no žūrijas locekļiem, kurš pastāstīja, pēc kādiem kritērijiem tika vērtēti priekšnesumi. Dalībniekiem mēs vērtējām viņu tehniku, muzikalitāti, stage presence un arī sinhroni bija dalībnieki. Jā, tie bija galvenie kritēriji, un, protams, arī mēs paskatījāmies, cik cilvēki investēja sevi arī tērpos. Pirmkārt, viņiem vajag pārliecināt žūriju, ka viņi grib uzvarēt. Tas ir pats galvenais, ka viņiem pašiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi ir atnākuši, lai uzvarētu. Jā, jo cilvēki īstenībā nāk ar dažādiem mērķiem, daži atnāk tīri priekš sevis, daži tur atnāk, padot ar draugiem. Pirmā lieta, viņiem ir jāgrib uzvarēt. Un otrā lieta, ko mēs varam redzēt, ir tas, ka laiks tika ieguldīts, ka tas priekšmets nebija uztaisīts nedēļu atpakaļ, ka viņš nebija uztaisīts mēnesi atpakaļ, ka cilvēki arī tam veltījuši laiku. Azufest turpina augt un attīstīties, pulcēt arvien lielāku kopienu un veidot pasākumu, kur jaunieši var izpaustīties un dalīties sava aizrautība.